Lāčplēsis. Pirmais dziedājums. Šis ir LibriVox ieraksts. Visi LibriVox ieraksti ir brīvi no autortiesībām. Lai uzzinātu vairāk vai piedalītos, lūdzu apmeklējiet librivox.org. Lāčplēsis. Sarakstījis Andrejs Pumpurs. Pirmais dziedājums. Dievu sapulce. Zilajā debesu velvē, pērkona brīnišķā pilī, kur mājo mūžīga gaisma, kur nemitas priecība jauka, sabrauc Baltijas dievi klausīties likteņa tēvu, kurš baltas nebaltas dienas gan nolēma raibajā mūžā. Pērkona sirmajie zirgi stāvēja sadloti galmā, caur sadliem gaismiņa ausa, caur iemauktiem saulīte lēca. Patrimkam kūlīšu rati, zeltoti stiebriņi spieķos, ar vaska dzelteniem zirgiem ir aizjūgti patrimpa rati. Pakola melnie zirgi, kaulēnās kamanās jūgti, no ribām balzonis, liecas un atzveltnes, ilgsis no stilbiem. Antrimpam zvīņaini zirgi, zaļgani ņiedriņu rati, no skaistiem gliemežu vākiem lokanais sēdeklis taisīts. Līgo un puškaitis abi sēdēja ziedaiņos ratos, ar ātriem spārnotiem zirgiem tie laidās caur varvīksnes vārtiem. Dievu un pērkona dēli pagalmā ieradās jāšus, tiem bija zeltoti sedli un iemaukti dimanta kalti. Austra un Laima un Tikla, daļējās saulītes meitas, ar rožu vizuļu ratiem un spīdošiem kumeļiem brauca. Daļējās saulītes meitas turēja zeltotus grožus, pār viņu celiņiem bira, gan vizuļi sudraba zelta. Likteņtēvs mūžīgais sirmais sēdēja dimanta klonā, pa labo pērkons un patrimps, pa kreisajo pakols un antrimps. Tālāki puškaitis Līgo, dievu un pērkonu dēli, tad Austra, Laima un Tikla un dauļējās saulītes meitas. Tad vēl pulks mazāko dievu ieņēma sapulcē vietas, jo visi labajie gari šeit varēja klausīties sanākt. Likteņtēvs mūžīgais sirmais pacēlās sēdeklī savā, un vārdos tumšajos pauda viņš sapulces lēmumu šādu. Aizmūžā notiks brīnums, dzemdēja jaunava gaisma, un varens dievadēls nāca virs pasaules noliktā laikā. Mācīja vareni jauki cilvēkiem dievību atzīt, un pašiem tikumos augstos kā dievībai līdzīgiem dzīvot. Ļaunajie turējās pretim, pēdīgi nokāva viņu, bet pekle nespēja turēt pie sevim to tumšajā varā. Varenais cēlās no nāves, uzbauca godībā augšām. Tā vārds gan zināms jums visiem, to pasaulē nosauca Kristus. Drīzumā mācības labās pieņēma pasaules tautas, tik žēl, ka cilvēki paši tās grozīja ļaunīgā prātā. Nolemts ir Baltijā arī kristīgo ticību ieviest, bet dieviem atļauts ir locīt pēc iegribas cilvēku prātu. Pērkons no pacēlās teikdams: likteņa lēmumam nākas ir dieviem padoties pašiem, bet apsolos tomēr pie sevim apsargāt latviešu tautu. Mācības atvēlu labas, nav Kristus mācība jauna, iz austruma pamati viņai. Ticības nesējiem šeitan nolūki citādi priekšā, tie gribēs Baltijas zemi sev iekarot, kalpināt tautu. Centieniem šādiem es būšu pretim, un tādēļ tik tiešām, kā es tos akmeņus šķeļu un stiprākos ozolus spārdu, agri vai vēlākā laikā zibiņiem satriekšu visus, kas manu latviešu tautu še kalpināt nospaidīt dzīsies. Vasarā ziedonim nākot, auglīgu lietiņu došu, pa dienām tīrīšu gaisu un naksniņā uguni šķilšu. Vienu mēr tuvumā būšu, dabā es latviešu tautai, tā dzirdēs pērkona balsi un nezaudēs pērkona vārdu. Vēlēju arī jums citiem darīt šai priekšzīmei pakaļ, ik katram savējā vietā un savējā noliktā kārtā. Patrims no pacēlies teica: Baltija maizītes zeme, bet zelta briedušās vārpas tik vienīgi latviešiem došu. Latvieši Baltijas druvās bagātus pļāvumus savāks, bet svešajo arkli un griezes gan celmaņos līdumos lūzīs. Antrims tad sacīja tālāk: Baltijas Baltijā jūrā, kur plosās ziemeļvēji un virpuļo paslēptas radzes,
svešējo naidnieku kuģus dragāšu baltajā jūrā, līdz reizi Baltijas karoks ies plivinās pasaules jūrās. Vēlāku pakols tad teica, peklē būs svešajiem vieta, bet Latviju varoņu gari joprojām pa Baltiju lidos, ziemeļa blāzmā un baigos kaudamies svešajos baidīs, bet veļos nākdami svētīs tie latviešu īstajos dēlus. Kad šādā kārtībā visi pērkonam solījušies bija, tad Līgo pacēlās beidzot, un sapulcē runāja šādi. Skaitos gan īsti pie dieviem, mazākiem latviešu tautā, bet liktenis nolēmis manim pie tautības mīļāko vietu. Uzturēt dziesmības garu tautiešiem visādos laikos un locīt jūsmināt sirdis caur sērām un priecīgām dziesmām. Līgo vārds nezudīs arī mūžīgi tautiešu mutē, ja vecā dievība šeitan ar citādi aizmirsta tiktu. Tad tautas dailīgās dziesmās tiksiet jūs slavēti visi, tu pērkon, laimiņa tikla un dievdēle saulītes meitas. Šie vārdi vareni dziesmās vēlāki modinās tautu, no jauna gaismotā garā, no jauna iet brīvības karā. Sapulce gāja uz beigām, dievi jau gribēja šķirties, kad Staburadzīte nāca un pēdīgi prasīja runāt. Sacīja, nāku no mājām, nestama dieviem par vēsti, kas šonakt gadījās manim pie atvara vecajiem vārtiem. Sēdēju verpdama miglu, naktī uz Stabraga klintes, jau spola pietinās pilna un gaļa laiks nebija tālu. Te redzu lidojot gaisā, jājošas raganas divas, uz līkiem ozola bluķiem tās laidās pār Daugavu pāri. Piepeši nometa viņas, atvarā jājamo bluķi, uz otra sēdušās abas, tās aizskrēja ātrumā projām. Gribēju palūkot zināt, kādēļ gan viņas tā dara, es laidos atvarā iekšā un ievilku bluķi pie sevis. Bet kā es brīnījos redzot, caurajā viducī bluķī, it skaistu jaunekli guļot, kurš aprēbis apģības bija. Izvilku jaunekli bluķim, ienesu kristāla pilī, tam sausas apģērbu drēbes un ieliku gliemežu gultā. Tiklīdz kā dzīvības dzīmes pirmajās manīju nācu, tev ziņot pērkona lielais un tālāku pavēli saņemt. Zināms, ka atvarā kritis cilvēks par akmeni paliek, caur šādiem akmeņiem pieaug mūsu stabraks lielāks un lielāks. Gribētu jaunekli tagad augšām pa pilsvārtiem vadīt, tad liktenis sasniegtu viņu, par akmeni paliktu mūžām. Tādēļ es vēlētos viņu paturēt vienādu pie sevis, tas manā kristālu pilī tad varētu laimīgi dzīvot. Dzirdot šo Stabradzes vēsti, sacīja skarbajā tikla. Nu Staburadzītai laikam reiz apnicis mūžīgais mīļais. Apnicis ilgāk ir raudāt, asarām slacināt klinti, tā vēlas cilvēku dēlu, ko pavadīt mīlīgus brīžus. Stabradze nosarka ļoti, dzirdot, kā pārmeta tikla. Ne tādēļ, skarbajā tikla, es vēlējos jaunekli izglābt. Apstākļi šeit man liekas savādi nekā it dienas. Še dievu svētītais cīnās pret dažādiem tumšajiem spēkiem. Laimuša sacīja starpā. Manim ir jāzina liktenis, es tādēļ redzēšu pati, ko darīšu jaunekļa lietā. Sievišķi paliekat mierā, uzsauca pēdīgi pērkons. Šis tautais jauneklis ir ait mans svētītais augstākiem mērķiem. Raganas atvarā meta, Lāčplēs, lielvārda dēlu, ko laikā jaunekli glābi, to Stabradze darīja labi. Pasteidzies tagadiņ mājās, apkopi spirdzini viņu, tad vedi pilsvārtiem cauri, kaut tas ar par akmeni paliek. Vēlāk tu rūpēsies laima, jaunekli vadīt caur likstām, līdz kamēr lēmumu savu tas piepildīs varoņa mūžā. Sapulce tagad bija slēgta, izšķīrās Baltijas dievi, vai likteņtēls mūžīgais sirmais, tos pulcēs vēl kādureiz kopā. Pirmā dziedājuma beigas.